Gribu jums nolasīt, ir no pirmās mūsu grāmatas, trešās nodaļas, vai no radīšanas stāsta, kur Dievs rada cilvēks, un cilvēks sagrēkoja, sāpina Dievu un nepaklaus Dievam. Un tad par jums kopā iziet tādiem pāris lietām, kas jums noteikti Dievu noderē. Tā kā tie, kas nosēs video, tie būs ieguvēji, kas nē, nu, neko darīt. Ok, es nolasīšu jums priekšā, un tad es izcelšu pāris lietas. Tad pirmā mūsu grāmata, trešā nodaļa. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem laukzvēriem, kur kungu dievs bija taisījis, un viņi teica sievai, tiešām dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no dārza koka augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, dievs sacīja, neēdiet no tā, un neēstiet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies, un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, kā tīkams acīm un kārojams prātam. Un viņa ņēma tā augli un ēda un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Un abiem atdarījās acis, un nu viņi zināja, ka ir kaili. Un viņi sašuva vīģu lapas, uztaisīja sev gurnautus, un dienas vēsmā viņi dzirdēja kungu dievu staigājumu dārzā. Un cilvēks un viņa sieva paslēpās no kunga dieva, paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Un kunga dievs sauca cilvēkam un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, dzirdēju dārzā tavu balsu un nobijos, jo esmu kails, un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kails? Vai tu ēd no tā koka, par ko es tev pavēlēju? Nē, no tā. Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tas izdarījusi? Un sieva teica, čūska man pievīla un es ēdu. Un kungs Dievs teica čūskai, tāpēc, ka tu to darīji, tu esi nolādēts starp visiem lopiem un starp visiem lauku zvēriem. Uz vēdra tu līdīsi un rīsi pīšļus visas dienas, kamēr dzīvosi. Un es celšu ienaidus starp tevi un sievu, starp tavu pēcnācēju un viņa pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzils papēdi. Un sievai viņš teica, vairot es vairošu tavas pūles un tavas grūtniecības. Ar mokām dzemdēt bērnus, tu augsts pēc savu vīra, bet viņam jāvalda par tevi. Un cilvēkam viņš teica, tāpēc, ka tu paklausīji savu sievas balsi un ēdi no koka, par ko es tev pavēlēju, nē, no tā nolādēt, lai tevis dēļ zeme, mokās tu no tā ēdīsi visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ēršķi un daži, un tu ēdīsi laukus tādus. Savu laiku spiestu tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīslis tu esi un pīšļos tu atgriezīsies. Un cilvēks savu sievu nosauc vārdā Ieva, jo viņa bija visu dzīvo māte, un Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas apģērbu un ietērp viņas. Un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un kas ļauns. Un tagad, kad viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīvības kaut ko nēstu un dzīvos mūžam. Un kungs Dievs izraidīja viņus no ēdienas dārza, lai apstrādātu zemi, no kuras viņš ņemts. Un viņš padzina cilvēku un austrumos Ednē iemtināja ķērubus un liesmojoši uz visām pusēm vēra zobenu, lai sargātu ceļu uz dzīvības koku. Ātri pielūgsim īstu lūgšanu, lai Dievs mums atklāja, ko viņš grib teikt. Šeit paldies par tavu vārdu, paldies, ka mēs varam lasīt. Es lūdzu mācu mums šajā dienā kaut ko jaunu, kad gan es, gan jaunieši var kaut ko paņemt. Āmen. Labi, jaunieši, nu ko? Par ko tad ir stāsts? Stāsts ir par to, ka Dievs dod noteikumu neēst no šī koka, kas ir labā un ļauna atzīšanas koka, kur viņš bija teicis, ka jūs mirsiet, ja no tā ēdīsiet. Bet tad parādās kāda būtne, ko arī vēlāk Bībelē tiek atklāts, ka tas bija Sātans, ja šis nu, ļaunais, kas cilvēku izprovocēja vai kārdināja, varam tā teikt, kurš teica, vai tiešām tā kā nevar ēst no visiem kokiem. Un ko viņš dara, viņš viņu kārdina Ievu. Un mēs redzam, kāds beidzās. Ieva padodas kārdinājumam, viņa sagrēko, ievāktēja vēl savu vīru. Un principā abi piedzīvo, ka kaut kas ar viņiem mainās. Viņi pēc tam piedzīvo to, ka Dievs viņus arī soda par to. Un attiecības ar Dievu tiek caur to sabojātas. Un arī attiecības savā starpā tika arī ietekmētas.
Un es gribu kopā ar jums šodien iziet cauri šim un patiesi tādām svarīgākajām lietām. Tātad pati pirmā lieta, ko mēs varam pastīties, kas tad ir tie galvenie varoņi? Tad ir čūska, jeb sātans, ļaunais, kas gribēja nodarīt pāri cilvēkiem. Otrs cilvēks ir Ieva, kas ir Ādams Ieva. Tad ir cilvēks, kur vārds ir Ādams. Un tad ir pat Dievs, kurš ir šajā stāstā, kurš darbojās. Un tad ir vēl personāli beigās bija ķerubi, kas ir kā tādi eņģeļi, kas sargā dārzu. Tad šie ir personāži, kas tur ir. Ok, bet kas tad ir, ko tad viņi izdara? Tad jā, kā jau mēs lasījām, kas tad notiek? Tad viņi nepaklausa, tad Dievs deva noteikumu, sieviete nepaklausa, un viņi piedzīvo sekas. Un tad es gribu kopā ar jums pa daļām tad iziet, kas tur notiek. Tad, pirmkārt, kāda ir tā čūskas pieeja? Ja mēs paskatāmies pašā sākumā, ko dara čūska, ko čūska dara, viņa uzdod tādu lietu, ka nevainīgi jautājumu, principā, vai tiešām Dievs teica, nedara to. Un man liekas, mums dzīvē ir ļoti bieži, kad mums rodas kārdinājums mūsu, vai tiešām ir slikti zakt. Nu, tā kā mēs zinām, ka tas nav labi. Nepaklausīt tam, ko, nezinu, mūsu vecāki ir teikuši, vai mūsu draugi ir teikuši, kas saka, hei, ja tu sajies, nu, tā kā, ja tu būtu kopā ar to meiteni, varbūt nebūs baigi veselīgas attiecības. Vai, nezinu, būs kopā ar to puisi, nebūs baigi veselīgas attiecības. Ka tu jau saproti, pats nav forši. Es zinu, ja es to izdarīšu, visticamāk, vai, nezinu, ja nozagšu, vai apsaukāšu, vai aprunāšu, nebūs jau labi. Bet tad vienā brīdī tu līdzīgi kā iedomājies pieķer, vai tiešām, nu tā, vai tiešām nebūs labi, kas man īsti tu teici, ka tas nebūs labi. Varbūt tā ir man tikai iekšējā sajūta. Un man liekas, līdzīgi kā Ieva šajā stāstā, vienkārši viņa iekāro šo lietu, ko mēs redzam, sastajā pantā. Sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tikai sacība kārojas prātam, kad mums liekas, hei, mēs tik ļoti iekārojam to lietu, piemēram, nezinu, telefonu kādu, kas nepieder mums, un mēs viņu nozogam, iebāžam kabatā sākumā, jo tas viss notiek prātā tā cīņa. Un tad mēs pakļaujamies tai prāta cīņai, un, nu, attaisnojam sev nav tik slikti, un nezinu, nozogam vai samelojam vai aprunājam. Tad tā ir tā čūskas pieeja, kad čūska tev kārdina, iesēj domu un jautā, ko tu to domu dari. Vai tu viņu attīsti, vai tu viņu noslāpē. Skatoties tālāk, kas tas, ko Dievs bija teicis? Dievs bija teicis, ja tu, kur mēs redzam, otrajā pantā, mēs varam ēst no dārza kokiem, no dārza koku augļiem, bet par tā koku augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet tā un neaiztieciet to citādi mirsiet. Tad Dievs dod konkrēti norādījumi vai konkrēti noteikumi. Varbūt mūsdienās mums nav šāds noteikums neēst no kāda koka, bet Dievs ir devis 10 baušļus. Tev nebūs zakt, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs iekārot, tev būs ievērot vienu atpūtas dienu nedēļā, ko tu veltīji arī Dievam un arī atpūtai. Ka mums ir šie 10 baušļi, kas varētu teikt ļoti līdzīgi likumi, ko mēs zinām, ja mēs to neievēram, tas var mūs sāpināt un var sāpināt Dievs ar to visu. Bet šeit arī ir iedots konkrēts noteikums, un ejot tālāk, nu, ko tad Dieva izdara? Un tad Dieva, nu, zinot to noteikumu, nu, viņi pakļaujās, un ko viņi dara, viņi grēko vai sāpina Dievam, nepaklausa Dievam. Bet ko dara Ādams tajā brīdī? Vai Ādams, kā nezinu, vīrs, viņas var teikt, attur viņu no šī grēka, vai viņi pakļaujās. Un šeit mēs redzam, ka Ādams šeit, 6. pantā, viņš ēda kopā ar viņu. Nu, tā kā Ieva saka, nu, bet Ādams ar to zināja, ka nedrīkst ēst. Un tad jautājums, kāpēc Ādams viņu neapturēja. Un tad mēs redzam, ka citreiz, man liekas, kaut kas sekas ir arī tam, ka tu esi līdzvainnieks. Es zinu, ka man teica, bērnībā mācīja, viņš saka, ja tu būsi kopā ar kādiem, kas dara noziegumu, tu arī tiksi sodīts. Piemēram, nezinu, ja tu esi kopā ar baru, kurš izsies logu mājai, un atbrauc policija un jūs noķer, nu, tu saki, es jau nemetu akmeni, bet tu biji kopā ar viņiem, un tu tiksi sodīts kopā ar viņiem. Un man liekas, līdzīgi šeit ir Ādams, kaut viņā varbūt pat nu, tā kā neizdomāja ēst to abalu, bet viņš, nu, darīja to pašu kopā ar Ievu. Nu, tādā ziņā viņš par to tiek sodīts. Un kas tad notiek, kad viņi sagrēko? Nu, tā kā vai nomirst, vai notiek tas, ko Dievs teica, hei, jūs nomirsiet? Un tad es gribu pastīties, kas tad notiek. Tad 7. pantā, jā, tad viņa rekuļņā ēd, tad
Sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lēts, kā tīkams acīm, kārojams prātam, viņa ņēma tā augli un ēda. Un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņa ēda. Un kas notiek, tad skatāmies tālāk. Tad abiem atdarījās acis, un nu, viņi zināja, ka ir kaili, un viņi sašuva vīģes lapas. Uztaisīja gurnautu. Tad pirmā lieta, kas notiek, viņi saprot, ka viņi ir kaili. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi saprot, ka nu, kaut kas ir mainījies. Nu, tādā ziņā tā realitāte ir mainījusies. Es tagad saprotu, ka esmu, nezinu, arī bankrotējis, esmu kails, esmu. Man nav drēbju. Ja man līdz šim bija ok, un man tāda, nezinu, tuvība arī ar šajā brīdī viņiem bija savā starpā arī jau viss ir ok, pēkšņi ieraudzīju viņu kailu un sāku viņu baidīties no viens otru. Ienāk kauns. Man liekas, nu, kauns. No tēvs, man liekas, teica, vienmēr, kas vainīgs, tas bailīgs, vai arī, man liekas, tā, ka mēs izdarām kaut ko nepareizi, tad mums pārņem kauns. Ka mēs nozogam vienā brīdī, pats, nu, nevajadzēs kaut pats, man nezinu, vai vēl pieķer vēl lielāks kauns ir. Bet tas kauns, man liekas, ir tas pirmais, kas iezogās, un arī šeit mēs to redzam, ir kauns par to, ka viņi ir kaili. Un, ko viņi dara, viņi uztais apakšveicam. Un tad tālāk, kas notiek, otra lieta, ko mēs redzam, kad dienas vēsmā viņi dzirdēja dievu staigājām dārzā. Tad dievs tajā laikā vienkārši tusēja ar cilvēkiem kopā, ikdienā dzīvoja kopā, draudzējās, runājās, nu, vienkārši esot kā blakus fiziski. Un ko cilvēki dara? Tas ir turpinājums. Otra lieta, ko cilvēki dara, kad viņi grēko vai nezinu, sabojā attiecības vai nodara pāri. Un cilvēks viņas jau paslēpās no kunga dieva dārzā ap kokiem. Cilvēks paslēpās. Tas nozīmē, ka tas, kas ir vainīgs, tas ir bailīgs. Un tā jau arī ir, kad tā, ka mēs arī par dievu sāpinam un var zinām, ko Dievs ir teicis, ka to nedara darīt, bet mēs to izdarām. Nu, mēs sākam slēpties no Dieva. Un man liekas, nu, līdzīgi arī, ja mēs kādam citam nodaram pāri, vai mēs sākam no viņa izvairīties, vai pat neesam aprunājuši, ka mēs esam to cilvēku līdz galam nevar to draudzību izveidot. Mēs sākam slēpties, mukt, izvairīties no viņa. Jo mēs jau zinām, ka ne jau viņš ir vainīgs, bet tu esi vainīgs un tu esi kaut ko nodarījis viņam. Tad otrā lieta ir slēpšanās. Tad pirmā bija, kad ir kaili un kauns, otrā tad ir slēpšanās. Un ejot tālāk, kas vēl notiek? Un, kungs Dievs savu cilvēku un teica viņam, kur tu esi, un tas teica, es dzirdēju tavu balsi, nobijos, jo esmu kails, un es paslēpos. Un viņš teica, kas tev pastāstīja, ka tu esi kails? Vai tu ēd no koka? Ko es tev pavēlēju, nē, no tā? Un cilvēks teica, tā sieva, ko tu man devi, viņa man deva no tā koka, un es ēdu. Un kungs Dievs teica sievai, ko tu esi izdarījusi? Un sieva teica, čūska man pievilna sēdi. Un, kungi, Dievs, jā, tad tālāk, tad divas lietas. Tad tā, no, tā trešā lieta ir, mēs apmelojam. Mēs sākam apmelot tad, kad mūs pieķer, mēs noveļam atbildības citiem. Bet, man liekas, tā arī laba lieta, ko man teica, man bērnības mācīja, ka, ja tu esi kaut ko sliktu izdarījis, pasaki man pirmajam, un es tev nerāšu. Un man liekas, ir nenormāli grūti atzīties nu, tajā vainā, ko tu izdarīji. Vienreiz es iebraucu tēta mašīnā, gaitā kokā, un es saprotu, ej, tur sasīt bagāžnieku, un es saprotu, ko man jāuzvan. Man zvan tētim, es izstāstu, viņš tiešām nerājās, viņš bija dusmīgs, bet es nesņēmu par to sodu. Un man liekas, līdzīgi šeit ir tas pretējais. Tad mēs sākam, sākās šī apmelošana. Saka, nē, viņš ir vainīgs. Nu, Ādams noveļ atbildību uz Ievu, Ieva noveļ atbildību uz čūsku, bet te man vienmēr rodas jautājums, kas būtu, ja viņi uzņemtu tas atbildību. Teikt, jā, Dievs piedod, es grēkoju, es izdarīju nepareizi, un es man Dievs piedod. Bet šeit mēs redzam to pretējo, ka tiek novēlta atbildība. Un arī mūsu dzīvēs ir ļoti bieži, kad mēs noveļam atbildības kā citu. Tā kā mēs esam arī attiecībās, ka mēs esam ar otru pusīti. Esam pretējušies, ka bieži kad kaut kas notiek, saka, nē, viņš bija vainīgs. Nu, tā kā dabiskā reakcija novelt atbildību, bet man liekas, tas, ko Dievs aicina mūs uzņemties to. Un tad jautājums, skatāmies tālāk, kāpēc Dievs nu, sauc pie atbildības Ādamu? Paša pirmā lieta, ko Dievs meklē, ir Ādams. Saka, Ādam, nu, kur tu esi, kur tu biji, kāpēc tu slēpies? Nu, kaut ziņā Dievs prasa atbildību, man liekas, no vīrieša vairāk nekā no sievietes. Jo, ko ziņā arī tālāk mēs redzam, ka Dievs uzliek to atbildību vairāk vīrietim. Ka vīrietis, ko ziņā ir radīts, lai uzņemtos vairāk atbildību par ģimeni, par sabiedrību, kaut kādā ziņā kopumā. Es nesaku, ka arī sievietes to nedara. Sievietēm arī to var darīt, bet vīrieti Dievs kaut ziņā vairāk, nu, nezinu, prasa viņa atbildību. Um, Skatāmies tālāk, ko tad Dievs jautā cilvēkiem? Nu, kāda bija tā Dieva atbilde pret cilvēkiem? Ko Dievs viņam jautā? Tad pirmā lieta, ko Dievs jautā, ir,
Tātad 11. pāns, kas tev pastāstīja, ka tu esi kailis? Tad Dievs saka, nu, hei, nu, kas notika? Man liekas, un tā ir laba lieta, ko mēs varam paņemt. Nu, kad kaut kāda lieta notiek, pirmā lieta paprasīt, kas notika. Nu, kas tev pastāstīja, kas tev ietekmēja, kas tev provocēja šo? Jo man liekas, ļoti bieži mēs cilvēki paņemam lietas pašaprotam, uzreiz apvainojam cilvēkus un viņi sāka močīt, bet ir pajautāt, hei, kas notika, kāpēc tu tā rīkojies? Un tad otra lieta, ko mēs šeit redzam, 11. pantā, un vai es tev nē, nu, tā koku, pa kuru tev pavēlēja, nē, nu, tā, ko zina Dievs pārliecinās, vai viņš bija sapratis, viņš bija dzirdējis to, ka ir šis noteikums. Un man liekas, ļoti līdzīgi arī ir svarīgi arī attiecībās vienoties, ko ir noteikumiem. Nu, ģimenē, piemēram, nu, kas tas, ko mēs saprotam par veselīgām attiecībām. Un tad saprast, ja otrs cilvēks to sāpina, tad jautājums, hei, mēs šo nevienojamies, ka mēs tā nedaram, nu, tas ir neapsaukājamies arī, vai vēl kaut kādas lietas. Un trešais, ko Dievs saka, ko tu esi izdarījusi? Nu, tā kā Dievs saka sieviete, ko tu esi izdarījusi? Nu, tad, kaut ziņā, nu, uzdod šo jautājumu, nu, vai tu biji vainīga, vai nu, kāpēc tu tā rīkojies? Nu, vai kaut ziņā liekot atbildēt kaut kādā ziņā par to arī šo lietu. Nu, un Ieva varēja tā brīdī teikt, jā, esmu vainīga, es grēkoju par tevi, Dievs piedod, bet noveļ atbildību. Bet tad skatāmies tālāk, kā Dievs soda čūsku. Tad Dievs rekur konkrēti, tad Ieva uzrāda problēmas, ka, hei, bija čūska, bija vainīga. Nu, Dievs teiks, nē, nu, tas ir tikai kārdinājums, tad jau, zin kā, nu, whatever jūs bijat vainīgi, ne jau čūska, bet Dievs arī čūsku soda. Man liekas, interesanti. Un, protams, kā Dievs soda, ka viņa vēlna vai sātana, ko mēs saucam. Um, Tā tad, man liekas, pirmā lieta, ko mēs redzam, tur nolādās starp visiem lopiem un starp visiem lauku zvēriem, un zvēri tur līdīs, tur īspīši, tur visu dienas, kamēr dzīvos. Tātad pirmā lieta, ko Dievs izdara, čūskai atņem kājas. Nu, tas ir reāli. Tajā laikā čūskai bija kājas, tad tas bija kaut kāds reptīls, varam teikt, vairāk ar kājām. Un šajā brīdī Dievs atņem kājas čūskai, un saka, hei, tālāk līdīs vēderi, un arī zemi visu laiku. Tad Dievs vienkārši soda šo čūsku. Otra lieta, ko viņš saka, ir ienaids ar cilvēku. Es celšu ienaids ar tevi un sievu, ar tavu pēcnācēju un viņas pēcnācēju. Viņš tev sadragās galvu, bet viņam iedzels papēdīt. Tad otra lieta, kā Dievs soda čūsku, ir par to, ka viņš saka, hei, nu tev cilvēkiem baigi, nu tā kā tev būs naids visu mūžu, tur būs rīvēšanās starp šo, nu, tevi kā ļaunumu un šo sievu, kurš gribēs kaut ziņā un bērnu, kas gribēs šo ļaunumu uzveikt. Un paši beigas, kur pasaka, bet arī tā būs, ka tu beigās mirsi un beigās tā sievas bērni tev uzveiks. Un par to ir šis pēdējais daļa, viņš tev sadragās galvu, bet viņam iedzels papēdī. Un jautājums, kas tas ir? Un šī raksturvieta jau parāda to, ka nāks Jēzus nāks Jēzus, kas uzvarēs šo grēku, šo ļaunumu, un ienāk šajā pasaulē kāds, kas uzvar grēku, nu, kas dos spēku mums pretoties tam grēkam, tam kārdinājumam. Un tas arī ir tas, ka tad viņš sadragā to galvu, tas, ko Dievs dara. Ja es izdaru nomirstot pie krusta, viņš sadragā ļaunumu, viņš sadragā šo čūsku galvu, ka viņai var tam ietekmi, viņš uzvar nāvi un samaksā par to mūsu sodu, ko mēs šeit piedzīvojam. Bet viņi saka, tu iedzi sadzels viņu papēdi. Es domāju, ja sadzeļu papēdi čūsku, tad ienāk īņu viņi mirst. Un tas arī notiek ar Jēzu, ja es paņemu nomirst. Bet viņš sadragāja galvu, viņš uzvarēja to ļaunumu. Un tā kā pateicoties Jēzum, mēs varam kaut ziņā piedzīvot to, kas bija šeit, radīšanas sākumā, kad Dievs radīja ideāls attiecības ar Dievu, ka mēs varējām būt tuvībā ar Dievu, staigāt roku rokā un caur Jēzu, tāpēc mēs varam lūgt Dievu, sarunāties viņu, saņemt atbildes no viņa un piedzīvot, ka Dievs izmaina mūsu dzīvi un dod spēku pretoties kārdinājumos, pretoties grēkam un nodzīvot šo dzīvi. Tiešām labi, kā rakstīts, piemēram, 10 baušļos. Un ejam tālāk, ejam tālāk. Un tad jautājums ir, nu, kā Dievs soda cilvēkus? Kas ir tas sods, ko Dievs uzliek cilvēkiem, ko mēs piedzīvojam pat šodien šeit, 21. gadsimtā, pēc vairāk kā 6000 gadiem? Tātad pirmā lieta ir 7. pants. Kā viņš soda sievu? Tad sievai viņš saka, vairošu tavas pūles un tavas grūtniecību. Tad šeit ir tādas divas lietas. Viens, kā pūles un grūtības visu dzīvi, kad vienkārši dzīvē ir grūtības. Ko viņš šoda, otra lieta ir, tad sāpēs dzemdēt. Tad, hei, šeit ienāk, tad, ja pirms tam Dieva plāna nebija, kad dzemdības ir sāpīgas un kad bērnu ienākšana pasaulē ir tik sarežģīta, kā tā ir mūsdienās, kad diemžēl sievietes iet tad bojā dzemdībās un notiek asiņošana, notiek dažādas citas lietas.
kad tas ir moks, nu, tā kā vairāk stundu garumā, 12 stundas citiem ir ilgāk pirmās dzemdības, ka tas rekurs šeit ienāk, tad Dievs soda šādā veidā. Un otra lieta, kurš saka, tu valks pēc savu vīru, bet viņam jāvalda par tevi. Tad, ja tajā laikā tā samērība, varētu teikt, ka vīrietis ir vienlīdzīgas tās attiecības, tad Dievs saka, hei, bet vīrietis būs bišķiņ jau, nu, var teikt, galvu pārāks, un kaut kādā viņam būs ģimenes vadītājs, un atbildēs par ģimeni, un kaut kādā ziņā, un sieviete gribēs pārņemt to vadību ģimenē, bet vīrs tas tāpat būs augstāks. Nu tā kā šis ir tāds, kur mēs varbūt redzam šeit pirmo reizi kaut kādu hierarhiju, varam teikt, ģimenes, un kādi teologi ir spriež par to, ka īstenībā, tad, kad Jēzus nomirst, kad Jēzus nāk, viņš atkal tad Jēzus atjauno šo kaut kādu līdzsvaru. Bet tajā pašā laikā mēs joprojām jaunā darbā lasām, ka vīrietis ir ģimenes galva, kuram ir jāvalda par ģimeni, kur ir jāvada ģimene. Nevis jāvalda tā ziņo, kad virs un vārds, bet kad jāvada ģimene, kad ir jābūt šim vadītājam ar vīziju, ar sapnim, ka tā sieva grib pievienoties tai vīzijai un kopā darboties, un ir šis palīgs gan abos virzienos. Ejam tālāk. Ko vēl? Tad, kā vīrs tiek sodīts? Nevis tikai sieviete tiek sodīta par to, ka viņa grēko, bet arī vīrs tiek sodīts. Un cilvēks, kas šeit ir domāts vīrietis, ir tāpēc, ka tu paklausīsi savas sievas balsi un neēd no koka, par ko es tev pavēlēju, neēd no tā. Nolādēts, lai tevi dēļ zeme, mokās tu no tās ēdīs visas dienas, kamēr dzīvosi. Tev sadīgs no tās ēršķi un daži, un tu ēdīsi laukstādus. Savu vaigas vidros tu ēdīsi maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kur tu esi ņemts, jo pīsls tu esi un pīsls tu atgriezīsies. Pirmā lieta, Dievs soda zemi. Ko tas nozīmē? Tad tajā laikā viss auga vienkārši tā, ka tu pieeji, reku koks, ēda, paēda, vispār nav problēma. Nav jādomā par ēdienu visu mūžu garumā, tad no jāgatavo brokastu, pusdienas, vakariņas. Viņš saka, šeit tagad no šī brīža vairs tā nebūs. Tev pašam ir jāgatavo ēdiens. Nu, un viņš soda mūs ar tādu, ka mums pašiem jāgatavo. Viņš saka, pirmā lieta, tu no mokām tās mokās, tu no tās ēdīsi, tas nozīmē, ka tev būs grūti kaut ko izaudzēt, un tas nebūs viegli. Visu dienu, kamēr tu dzīvosi, tad visu mūžu būs jāgatavo ēst, būs jāēda, būs par to jāuztraucās. Un tālāk viņš saka, hei, lai, kad tu audzēsi kaut ko, būs ēkšķi, daži, un tajā laikā tad nezāles nebija, un būs grūti izaudzēt. Un savus svaigus vīros tu ēdīsi maizi, lai tu atgriezīsies zemē. Tad visu dzīvi vīrietim būs smagi jāstrādā. Līdz tu nomirsi. Principā tas ir finišs. Nu tā, visu dzīvi tev būs smagi jāstrādā, un tas atkal atsauc to, kāpēc vīrieši tik smagi strādā. Un vīrieši mirst no tā vienkārši agrāk vecumā, jo viņi vienkārši ir radīti strādāt non-stopā. Un, nu tā. Tad no kuras tu esi ņemts, jo pīsls tu esi un pīsls tu atgriezīsies. Tad no zemes mēs esam ņemti, pa zemi mēs pārvērtīsimies. Te kaut kur ir tas teksts, ko saka bērēs arī. Un tālāk, jā, tad cilvēks nosauc sievu vārdā Ieva. Ja viņa bija visdzīva māte, tad no Ievas jāradās tālāk visi cilvēki. Un tad kungu dievu darināja cilvēku, un viņas ievai ādas ģērbu un ietērp viņas. Ko šis nozīmē, šis 21. pants? Arī ļoti svarīga lieta. Dievs upurē pirmo dzīvnieku par cilvēku grēku. Ja jūs kādreiz lasīsiet Bībeli, veco derību, tad Dievs ievieš upurēšanas sistēmu, kad ir kādam dzīvniekam jāmirst par to, ka tu esi grēkojis. Kāpēc? Pirmkārt, tas rada kaut kādu žēlumu. Tajā, ka tu slikti rīkojies, es nepareizi, ka tu esi grēkojis, es sāpināju savus līdzcilvēkus, sāpināju Dievu, un ar to grēku upuri, kādam dzīvniecim nomirstot, tas bija aitis tajā laikā, vai kazas, vai vērš, vai kāds šie dzīvnieki, kas bija labākais, no tā, kas te bija. To nesi reiz gadā Dievu priekšā un tā kā upurē. Un principā tas tev radīja tādas, nu, var teikt, sērīgas sajūta iekšā, ka es tā negribu. Tas man sāp, ka man ir jāupurē mans labākais, un ka tāda motivācija negrēkot var nesāpināt Dievu un cilvēkus. Un Dievs šeit, ko dara pirmā upurēšana, ka šeit Dievs upurē par cilvēku grēku kādu un apģērb cilvēkus. Un šis parāda vēl viens svarīgs lieta. Dievs izdzena viņus no dārza, soda viņus par viņu grēku, bet Dievs mīl joprojām cilvēkus. Viņš mīl joprojām cilvēkus, viņus apģērbjot, uzvelkot viņiem drēbes, lai viņi nenosalt, lai viņi nebūtu, netiktu dabas iespaidoti, un viņus palaiž. Un kā Dievs tālāk reaģē? Dievs, jā, redzi, un Dievs saka tāds interesants vārds. Kungu Dievs teica,
redz, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, zina, kas labs un ļauns, un tagad, ka viņš vēl neizstiep roku, lai ņemtu arī no dzīves koku un ēst un dzīvot mūžam. Tad kas ir tā problēma? Dievs saka, pirmā lieta, kas ir notikusi, cilvēki nenomira, bet viņi zina tagad, kas ir labs un ļauns. Vai kur ir problēma? Mēs visi zinām, kas ir labs un ļauns. Un tur jau tā lieta. Ja Dievs bija radījis šo pasauli ar to, ka Viņš pasaka, kas ir labs un ļauns, un mēs paklausam tam, un piedzīvojam tiešām, ka, nezinu, zakšana ir slikta, un mēs nezogam, un mēs paklausam Dievam, un mēs esam laimīgi sabiedrība, jo mums nav jāuztver, ka kāds mūs apzags, vai ka mūs apmelos, vai aprunās, vai iekāros mums kaut ko, kas pieder. Ja mēs tā ziņā dzīvotu šādi visi, mums nebūtu jāuztraucas ne par ko, mēs dzīvotu tādā atslābumā, man liekas, policijai vispār darba nebūtu. Bet tajā pašā laikā, kas notiek, šajā brīdī ienāk tas, ka visi cilvēki, katrs ik viens no šīs zemes var pateikt, kas ir labs un ļauns. Ja es pasaku labs un ļauns, piemēram, manā gadījumā, piemēram, labi, neņemsim mani, piemēram, cilvēks, pasaka, zakt nav slikti. Es neredzu nekādu problēmu zakšanā. Ir ok, apzakt bagātos, apzakt nabagos, nezinu, izkrāpt naudu. Tas nav slikti, man liekas, tas ir labi. Es no tā nopelnu. Un tad tu teiksi, pagaidi, kur ir vērtības, kur ir morāli, vēl kaut kas, bet vērtības jau rodas šeit Bībelē. Un te ienāk tie likumi no Dieva, kas mums visējīgs, kā sabiedrībai, kritīgai sabiedrībai liekas ok. Vai, nezinu, Arābu valstīs vai šeit musulmaņu valstīs tu redzi, ka ir ok nogalināt. Liekas, kāds sakars, Bībelē saka nenogalini. Jā, tā kā, tad ir tas jautājums, kad īstenībā tad, ja tu pats vari pateikt, kas ir labs un slikts, tas nevienmēr ir labi. Jo Dievs radot šo pasauli zināja, kas ir labs un slikts. Dievs paredzēja, ka laulība ir uz mūžu. Dievs paredzēja, ka, kā mēs izturēsimies viens pret otru, kad viņš to paredzēja kā labu. Un ja mēs gribam dzīvot kā kristieši, dzīvot šo dzīvi, kā Dievs to bija paredzējis, mēs nodrošināsim to dzīvi labi. Tikai tad, ja mēs atkal atjaunosim attiecības ar Dievu un līdzīgi kā šajā dārzā staigājot ar viņu kopā. Un tas ir iespējams ar Jēzu Kristu. Tāpēc aicinājums jums, jā, jaunieši, meklēt Dievu, veidot attiecības ar viņu, jo tikai viņa spēkā mēs spējam pretoties kārdinājumiem, ko čūska mums katru dienu dod. Jo tā diena čūska nav pazudusi, jo viņa vienkārši kārdina mūs tāpat. Tikai, ja es spēkā mēs spējam pateikt, nē. Un ko, nu, ko Dievs dara? Kā Dievs soda cilvēkus vēl? Dievs izmet viņus no dārza, bet kāpēc? Jautājums ir, kāpēc viņš aizmet? Viņš šodien tur palikt un drošībā dzīvot un izcēst savu sodu, bet Dievs viņš izmet vienu iemeslu dēļ, kaut viņi neņem no dzīvības koku un nedzīvot mūžīgi. Tad bija šis otrs koks, ko es stāstīju pirmajā Bībeles studijā, un tad viņi, ja ēdīs no šī koka, tad, principā, viņi dzīvot mūžīgi, tāpat kā Dievs, tad, principā, viņi kļūst kā vēl dievi. Nu, var teikt, tādā ziņā, nu, kas darīt ļaunu, un jo vēlāk mēs redzam Bībeles stāstos, kad arī pēc šī stāsta ir Kains un Ābels, Kains nogalina brāli Ābelu, vēlāk ceļas, nezinu, tiek būvēts tornis un sacelšanās pret Dievu, kad sabiedrība paliek ļauna un sāk nogalināt cilvēkus un vispārējais. Kad Dievs saka, ja viņi ēst no šī koka, tad tas būtu tā kā mūžīgi, no tādā ziņā mūžīgs ļaunums uz šīs pasaules. Tāpēc viņš viņus padzēs. Bet viņš saka, bet tā kā mēs nokļūsim debesīs, ko es stāstīju pirmajā Bībeles studijā, tur būs atkal dzīves koks. Mēs dzīvosim mūžīgi kopā ar Dievu debesīs. Cilvēki, kuri mīl Dievu, kur dzīvo par šiem likumiem, un tur tāpēc jau vien būs labi tur dzīvot. Protams, tur būs arī Dievs, kurš arī dos šo mieru, prieku, mīlestību, kur nebūs vairs asars, nebūs ciešanas, ko viņš saka. Tā kā tur būs labi. Un jā, viņš ieliek šeit šos ķerabus arī, ko mēs lasām, un kas sargā dārzu un ar šo zobenu, lai cilvēki neatgrieztos tur un tā. Bet ko mēs no tā varam mācīties? Tāds sausais atlikums, ja Valters saka, nu, ko mēs no šī varam paņemt, tik daudz domas, mēģināt nofinalizēt. Paņemt sev, ko var. Pirmā lieta, man liekas, ka ļoti bieži kad mums nāk šie kārdinājumi, un ļoti bieži mēs tiekam piemānīti tādā veidā, kad kāpēc nedomājam par sekām? Līdzīgi kā Ieva nāk kārdinājums, nav nerodas ideja par sekām. Bet man liekas, tas jautājums, kas mums jāuzdod, ir, kāds būs sekas tam manai izvēlei. Vai ko tas ietekmēs, kāds ietekmēs man draugs, man tuvinieks, mans radus, tā ziņā, ja es grēkoju šobrīd. Un ka tas varbūt tās, nezinu, 10 minūtes kaut ziņā vai kaut kādas lietas, ko tu tagad izdarīsi, nozags kaut ko, ilgtermiņā iespējams sabojās, nezinu, tavas attiecības, visu tavu klasi, piemēram. Nu tā. Vienkārši padomā par tām sekām, ko tas dod. Otra lieta, ko mēs no šī varam paņemt, mēs visi tiekam kārnāti.
Tas jautājums, kā mēs to atbildam, un tas ir mans jūsu aicinājums meklēt Dievu un veidot viņa attiecību. Teikt, Dievs dod spēku, lai es netiktu kārnāts. Un, ja Bībele, jūs zināt, avreiz, ka neievēr mūsu kārdināšanā, bet tas pēc mūsu un jaunu, kad tu Dievam teikt, Dievs palīdz man neiekrist kārdināšanā, un lai mēs nedarītu kaut ko ļaunu. Un, un otra lieta, trešā lieta, ko mēs no šī varam veikt, mēs mirstam tad, kad mēs grēkojam attiecībās ar citiem. Šeit ir nomiera attiecībās ar Dievu, bet tāpat mēs nomirstam attiecībās ar līdzcilvēkiem. Arī tad, kad mēs izvēlamies apzināti grēkot ikdienā, nu, ir divi veidi. Tu neapzināti grēkot, varbūt tā, nu, pasakot kaut ko, kas ir sāpīgs, un cilvēkam, ka tu par to nedomājies, kas varbūt nav tas, var teikt, nu, tas joprojām grēks, tas sāpina cilvēku, bet otra lieta, kad dari to apzināti. Man liekas, tas, kas vairāk cilvēkiem sāp. Jo tad, kad tu dari neapzināti, var atvainoties, bet ja tu dari apzināti, jau tas, man liekas, jau vairāk sāp Dievam, sāp cilvēkiem, ka tam apkārt. Un, nu tā, un tā ceturtā lieta, kad ko no šī var mācīties, ka Dievam ir jau Dievam plāns, kā atjaunot attiecības. Un Dievs izdara no savas puses visu, lai tu un es varētu būt attiecībās ar Dievu, dodot savu dēlu Jēzus Kristu, kurš nomirst par grēku, lai mēs varētu pirmkārt piedzīvot to, ka mums piedod par šo pirmo grēku, nu, tādā ziņā, un dzīvot citādāk, un arī piedod mūsu grēkus ikdienā, ko mēs darām ļaunu pret saviem draugiem un savu ģimeni. Un tajā spēkā mēs spējam, nu, ar jēzus spēku spējam tam pateikt nē. Un iet pret to un dzīvot šo dzīvi tā, kā Dievs to bija sākotnēji paredzējis, uzzinot to, kas ir labs un ļauns, lasot Bībeli, un tad tādā veidā mēģināt arī dzīvot. Un esot attiecībās, ne jau stāsts vairāk par to likumu, tik daudz likumu, cik par attiecībām ar Dievu. Tas, ko Dievs grib, ka tu esi attiecībās ar viņu, kurš tās attiecības, tā mīlestība no Dieva tevi izmaina, un tu negribi darīt sliktu saviem cilvēkiem, līdz cilvēkiem un Dievam. Tā kā lai Dievs to palīdz, es ceru, ka kādu no jums nostīs.